Sveiki! Šodien Facebookā uzpeldēja apmēram gadu vecs raksts no kāda portāla, kurā rakstīts, ka laiks, ko cilvēki pavada ceļā uz un no darba, tiks ieskaitīts darba laikā, lemj Eiropas Savienības tiesa. Par šo jautājumu, protams, tūlīt komentāros sākās milzīga, kā saka, cepšanās. Pēc lasītā var saprast, ka cilvēki pilnīgi nesaprot, kas ar to ir domāts. Mēģināšu to izskaidrot vizuāli, varbūt būs vieglāk saprotams. Iedomājieties, darba laiks mums sākās 9:00. Šī būs laika skala, tātad 7, 8, 9, 10. Darba laiks mums sākās 9:00, iet līdz 5:00. Laiks ceļā uz darbu un no darba netiks apmaksāts tiem, kuriem ir sava darba vieta. Vai jūs strādājat birojā pie datora, vai jūs strādājat cehā pie virpas, nav nozīmes. Ja jums ir sava noteikta darba vieta, darba devējiem nav nekādas daļas, cik jūs ilgi uz viņu braucat un cik ilgi braucat no viņas. Iedomājieties, ka kāds varbūt brauc uz darbu 10 minūtes, jo viņš dzīvo turpat blakus un aizbrauc ar riteni, kāds cits brauc 2 stundas, jo viņš dzīvo kādā no netālajām pilsētām. Tiem, kas strādā uz vietas, darba laiks ir saprotams. Viņi strādā no 9 līdz, pieņemsim, 5, 8 stundas. Ja ir pusdienas laiks, varbūt viņi strādā līdz 6. Nav svarīgi. Pēc tam cilvēks, kurš dzīvo netālā pilsētā, atkal pāris stundas var pavadīt ceļā līdz mājām. Darba devējiem gar to nav nekāda darīšana. Vai viņš brauc 10 minūtes, vai viņš brauc 2 stundas katrā virzienā. Tā ir cilvēka paša izvēle, vai apstākļu sakritība, ja tuvāk neizdevās darbu atrast. Bet darba devējs par to nav atbildīgs. Mazliet savādāk ir, ja cilvēks nestrādā pastāvīgā darba vietā. Ja viņam darbs katru reizi ir kādā citā objektā. Pieņemsim, ka cilvēkam ir jābrauc šodien strādāt uz Liepāju. Un tagad iedomājieties, ja viņam ceļā ir jāpavada 3 stundas no darba laika sākuma 9:00, viņš pavada 3 stundas ceļā, tālāk viņš 2 stundas pie klienta strādā, lai pēc tam atkal 3 stundas pavadītu ceļā, uz nosacīti, pieņemsim, kad uz biroju atradās Rīgā. Ja darba devējs viņam kā darbu skaita tikai šīs 2 stundas, kuras viņš ir bijis pie klienta, un neskaita to laiku, kuru viņš ir pavadījis ceļā, tad sanāk, ka viņš ir šajā dienā 8 stundas notērējis darbam, taču saņem tikai pa 2 stundām. Un tas ir tas, ko Eiropas tiesa neuzskata par godīgu. Jūs taču tam piekritīsiet. Ja mēs šeit pieņemam, ka cilvēks būtu startējis no biroja Rīgā un braucis līdz Liepājai, un pēc tam no Liepājas līdz birojam Rīgā, pieņemsim, kad viņš pēc tam un pirms tam ir braucis uz biroju un no biroja uz mājām, tad šis laiks, ko viņš brauca no biroja līdz Liepājai, no Liepājas līdz birojam, būtu jāieskaita darba laikā. Saprotams, vai ne? Taču, ja šim cilvēkam birojā nekas nav vajadzīgs, viņš var doties pa taisno pie klienta, tad viņš brauc no mājām līdz darba vietai. Un šis ir tas gadījums, kad darba devējam ir jāapmaksā ceļš gan līdz darba vietai, gan no darba vietas līdz mājām. Nevis tad, kad viņš brauc no mājām uz pastāvīgo darba vietu un no pastāvīgās darba vietas uz mājām. Paņemsim vēl kādu piemēru. Pieņemsim, kad mums nav jābrauc tik tālu, bet līdz klientam mums ir stunda brauciens. Tātad mēs no 9, kad mēs sākam darbu, braucam stundu līdz klientam. Nākamās 2 stundas, pieņemsim, mēs pie klienta strādājam. Pēc tam mēs braucam stundu līdz nākamajam klientam, stundu pie klienta strādājam, stundu braucam līdz nākamajam klientam, stundu pie klienta strādājam un stundu braucam līdz mājām. Arī šajā gadījumā jūs redzat, ka 1, 2, 3, 4 stundas mums netiek ieskaitīts. Un no 8 stundām, kuras mēs esam pavadījuši visu darba sakarā, mums apmaksāts tiek tikai 4. Saprotiet, ka tas nav godīgi. Par šo ir runa. Nevis par to, kur cilvēki brauc uz pastāvīgo darbu vietu un no pastāvīgās darba vietas. Es ceru, ka bija saprotami. Nezinu, kāpēc žurnālisti mēdz rakstīt tik divdomīgus rakstus un tracināt cilvēkus. Ceru, ka šis skaidrojums jums šķita saprotams. Ja tas jums patika, nospiediet patīk, dalieties ar draugiem. Šodien tas viss. Tiksimies!